Atnācām uz nesen atvērušo vietu, Casa della Pasta. Noskaidrosim, vai šeit itāļu virtuve būs garšīga. Mans bezalkoholiskais mojito ir gatavs ar zemenītēm. Zemiņu garšīgs mojito. Standarta garšīgs. Laiks uz kodām. Atnesi bruskētas ar prosciutto un sieru. Paskatieties, cik skaists izkusis sieras. Vienkārši ļoti gribas iepūsties. Bruskētas top, maize mīksta, silta, sieras arī daudz, ļoti pat daudz garšīgi. Gaļiņa arī svaiga, viss kombinēti garšīgi. Laiks pamatēdieniem, un es ēdīšu savu 4 sieru pastu, un es vēl palūdzu, lai pa virsu vēl uzrīvē sieru. Riktīgi sierīgi būs, man liekas, garšojam. Tiešām ļoti sierīga pasta, bet es izteikti jūtu pelējuma sieru. Dorbļu, man liekas, viņš sauc. Tiem, kuriem negaršo pelējuma sieru, droši vien šī pasta nebūtu prioritāte, bet man ļoti garšo. Un laiks picai. Paņēmām mazo picu ar sēnēm un prosciutto un fungi, man liekas, saucās. Mīkla šeit, pufīga. Mēģināsim. Garšīga pica, bet man liekas, vienā vietiņā līdz galam mīkla nav izcepusies. Bet tā, principā, garšīga. Pat mazā pica ir diezgan liela. Vienai personai tiešām būs pietiekoši. Deserta laiks. Protams, itāļu restorānā ir kas jāgaršo? Tiramisu. Let's try. Teikšu tā, ir ok, bet priekš manis ir pārāk šķidri. Salīdzinājums būtu, ka tu paņem švāmi un izspiet tādu sajūtu. Es šai vietā lieku 8/10 garšīgi, atmosfērīgi. Man liekas, ka viņiem vajag vēl nedaudz laiciņu, jo viņi ir nesen atvērušies, bet tā ir vērts atnākt Vecrīgā uz šejieni.